Milzīgs uzraksts pa visu studiju mums ir Miks Gavanovskis. Labrīt, Mik, labrīt. Prieks atkal šeit būt, vai jums ciemos? Mums arī prieks jauna dziesma. Un tad, kad es sazvanījos, es teicu, Klau, 11. jūnijas, tu varētu paviesoties pie mums rīta programmā, bet es tāpat laikā zinu, ka šovakar tu iesildīsi leģendāro grupu Scorpions lielajā koncertā. Taisnība. Un es vēl tā ļoti uzmanīgi teicu, es saku, kā tev būs 11. jūnijā, tik agri no rīta. Zini, mums parasti mūziķi sūdzās par to, ka ārprāts, tās ir jūsu rīta programmas, tās jūsu rīta intervijas. Un Miks piekrita un atnāca tieši lielā koncerta rītā. Paldies, ka jūs man šodien likāt tik agri celties. Un es likāt, bet tu piedāvājāt to iespēju tik agri celties, jo tā man ir grūti piecelties, bet ja jādara kaut kas šāds, ja jābrauc ciemos pie jums, tad ar to piecelšanos nav problēma. Vismaz tu vari būt droši, ka tu koncertu nenogulēsi. Jā, koncertu es nenogulēšu. Klausies, zini kā, kad man bija mati, lielākā problēma bija mati, bet es varu iztēloties, ka tev no rīta viens no galvenajiem uzdevumiem ir sakārtot ūsas, tā ir? Nu. Bet šī jautājuma vienkārši nekur neiztiek. Nebūs, vecīt, tev rēķinies ar to, ja viņas visur iet pa priekšu. Jā, tāpēc tagad jautājums, jā. Cik tas laika aizņem sakārtot ūsas pirms tu dodies? Šobrīd jau tas ir tādā autopilotā, zināmā pie katrām lietām mēs dzīvē baigāt pierodam, un tagad jau ir, ja drīkst tā teikt, tad braucot uz šejieni, es to nedarīju mājās pie spoguļa, bet automātiski neskatoties nekur vienkārši mašīnā. Ja jūs redzat kādu čāli, kurš sēž krustojumā vienkārši un strūlē ūsas, tas mēs, jā. Bet tas ir tā ir tā tava vizītkarte. Laikam, jau tā ir palicis, jā. Pats vainīgs. Cik sen? Kad sākās Covid, tad es izdomāju eksperimentēt, jo, zin kā, visas tādas lietas sākuma posmā izskatās diezgan slikti, vai ne? Kāda lieta, ko mēs nezinām. Kamēr tu vēl neesi iemācījies ieveidot, jā? Ne tikai, bet, zin kā, tu audzēji garus matus, tā kā vienā brīdī viņi atkal izskatās kaut kā tā ne tā, un tas pats ar ūsām, tas pats ar bārdu un visu pārējo, un tad, un es vienkārši tajā laikā nevarēju iet no mājas ārā. Un tad es tiku pāri, tā kā. Nu labi, bet mēs šorīt ne par ūsām. Nē, par ūsām gan, mēs mūs baigi labi parunājām. Nu, labi, nē, man interesē jaunā dziesma. Tu esi autors? Jā, es esmu autors, un pie mūzikas arī nedaudz pieslēdzās arī kolēģi klāt. Kādā vienā vēlā vakarā uzrakstījām šo dziesmu, un tad man uzreiz ienāca prātā melodija un vārdi, un es nezinu, es saslimu tā momentāli ar šo dziesmu, manuprāt. Kas mums būtu jāzina, pirms mēs tagad baudīsim pirmo reizi šo gardarbu? Varbūt par to, ka šī dziesma nav tik gruzīga, kā sākotnēji liekas. Šis ir iedvesmojoši. Principā šis ir stāsts, tas izklausās kaut kā, varbūt, no kuras puses tu skaties. Tas varbūt izklausās pesimistiski, ka es dziedu par to, kad izdzisīs mana balss, vai ne? Kas tad ar mani notiks, vai kāds vēl var mani dzirdēs, vai kāds to vēl mīlēs. Bet ideja jau ir par to, ka tas jau ir viss, ko es daru un vēlos atstāt kaut ko aiz sevis. Un tā ir tā mana misija, un tajā pašā dziesmas vārdos arī izsaka par to, ka, ja arī apmēram mani turēs ciet, tad es kliekšu vēl skaļāk. Tad tas ir mans mērķis, un tas nevienā brīdī nav nekāds sūdzēšanās. Brīnišķīgi. Mūsu klausītājiem tulīt tāds ekskluzīva iespēja būs pa priekšu dzirdēt dzīvajā mazu fragmentu, un pēc tam mēs noklausīsimies arī dziesmas ierakstu. Tad 1 sekundi ir 9:43 minūtes. Miks Gavanovskis ar savu jauno skaņdarbu no sākuma akustiski studijā un pēc tam jau arī ierakstā. Izdzisīs mana balss, vai būs kāds, kas to dzirdēs? Bet kad izdzisīs mana balss, vai tā pazudīs zīlēs? Bet kad izdzisīs mana balss, kas to dzirdēs? Bet kad izdzisīs mana balss, vai tā pazudīs zīlēs, vai vēl kāds to mīlēs?
Miks Galvinovskis, kad izdzisīs. Jaudīgs gabals, paldies, brīnišķīga dziesma. Tie ir komentāri no mūsu klausītājiem, tad ir sveicieni no kādas kafejnīcas, un lai tev šodien brīnišķīga diena un brīnišķīgs vakars. Šovakar Miks iesildīs leģendāros grupu Scorpions arēnā Rīga, bet Xiaomi arēnā. Visu laiku jāmācās ir pareizi. Xiaomi, jā. Tas reāli notiks, un tas ir, jo no sākuma, kad man to pateica, es to, protams, nespēju tam īsti noticēt līdz galam, bet tajā brīdī, kad es ieraudzīju pilsētu reklāmas, kad Scorpions un īpašais viesis Miks Galvinovskis, es sapratu par to, tas tiešām notiek. Jā. Cikos tevi varēs dzirdēt? Mani īsi pēc 7 arī varēs, koncerts sāks, man liekas, 8, un tad es būšu īsi pēc 7 arī uz skatuves. Super. Kur tev vēl šovasar varēs dzirdēt? Varbūt, kur tik man nevarēs? Laikā tā vieglāk, bet nē. Protams, festivāli, visi lielie arī Summersons, Saldus Saule, vēl pilsētas svētku vairāk. Tur vairāk, ja tiešām kādam interesē, tad var droši paskatīties no sociālās tīklos, tur arī netīšu aktuālo informāciju. Bet, protams, lielā koncertūra novembrī pa visu Latviju un arī pirms tam albums jaunākais un tā. Būs ko padarīt. Tev būs tāds bagāts, ražants gads. Jā, kur te liksies? Super. Paldies tev, ka apciemoji mūs. Paldies, ka atnāc ar visu savu ģitāru ciemos. Paldies, ka uzņēmāt. Mūsu klausītāji piedzīvoja arī tādu ļoti ekskluzīvu dzīvo izpildījumu. Inga raksta, Mikam skaists dziesma, ļoti pavalk, strādāja un piefiksēja, ka sit ar kāju takti līdz. Tas ir iedvesmojoši. Paldies tev no Ingas. Un paldies visiem par foršiem sveicieniem, kas ir rakstīja un ļoti novērtēja un baigi sildi sirsnīgi tādu vārdu. Tas Miks Galvinovskis. 9:50 mēs arī tiņā arī mājam ārdievs līdz rītītam no 6 līdz 10 kaut kad. Radio Fronto.